Kad brīvdienu Burzma vairāk pārceļas uz slēpošanas trasēm, lauku viesu mājās iestājas klusāks laiks. Tomēr, lai ziemas mēneši nepārvērstos par tukšo periodu, Madonas puses turisma uzņēmēji pulcē interesentus, daloties savās prasmēs. Cits ierāda sveču liešanas māku, savukārt cits atklāja lauku pierāgu cepšanas noslēpumus. Dalībnieki var iemācīties gan praktiski saimniecībā, ģimenē, mājās noderīgas lietas, gan arī paceļot. Un tieši arī tā norises vietu ģeogrāfija tika saplānota tā, lai būtu aptverts apmēram viss Madonas novads. Kad pagājušajā gadā Nemateriālās kultūras mantojuma aģentūra rīkoja praktisko iemaņu apguves darbnīcas visā Latvijā, radās doma līdzīgu ideju attīstīt arī vietējā novada mērogā. Un tā 8 viesu namu īpašnieki Madonas apkārtnē savās mājās pulcē tos, kam interesē apgūt praktiskas un ikdienā noderīgas lietas. Aizvadītās nedēļas nogalē Apiņu kaltes saimnieki lielus un mazus aicināja uz kopīgu pīrāgu cepšanu. Mēs no malas neesam piesaistījuši nevienu meistaru, jo visas tās dzīves gudrības mums rāda arī tieši viesu māju saimnieki paši. Tagad īstenībā ir tāds laiks, kad cilvēki atkal grib sanākt kopā, un man ja godīgi, ir tāds kolosāls pārsteigums, ka tā interese ir tik liela. Šķiet, kurā gan kārtīgā latviešu virtuvē neprot uzcept gardus raušus vai tradicionālās saldās plātsmaizes. Tomēr arī pieredzējušām saimniecēm vienmēr ir ko pamācīties. Nekad jau nav par vēlu mācīties. Ir lietiņas, ko tiešām, tādas atsevišķas lietiņas, ko tiešām tagad uzzināju no jauna. Te tikko mēs apguvām tādu jaunu niansi, ka pats galvenais maizīte ir palikt tādai kārtēnai maizītei palikt to astīti mīklas apakšā, lai viņa nevarās vaļā, un izrādās neviens to nezināja. Mēģināsim mājās, izstāstīšu meitām, un arī savā sieviešu klubiņā noteikti izstāstīšu, jo no mūsu klubiņa neviena nav atbraukusi, un tā tad arī viņām pastāstīšu jaunās iemaņas. Savukārt mazākie cepšanas darbnīcas dalībnieki pieņem visus padomus un liekot lietā arī savu individuālo pieeju, veido īpaši gardus un radošus raušus. Mums ir 25 dalībnieki un arī maziņi ir, un tie brīnišķīgi darbojās. Puisīts, ko cep pīrāgus. Un būs varbūt konditors. Es cepu pīrāgus, man tas patīk. Parādi, kāds tev pīrāgs tagad būs? Tomēr, ja kāds mīklas rulēšanā neatrod neko sirdī tīkamu, līdz pat lieldienām var piedalīties citās nodarbībās, tostarp iemācīties darināt šobrīd tik aktuālās piespraudes vai tiešā nozīmē pašiem savārīt ziepes.